Šodien skatāmies dzīvokli, viena guļamistaba, 110 000. Šeit uz augšu iet uz jumta terasi. Dzīvoklis mums ir pēdējā stāvā, tātad penthouse, ir lifts. Un skatāmies, tātad uzreiz labajā pusē mums ir guļamistaba. Šeit ir iesākts remonts, bet cilvēki šo remontu nepabeidza. Šī ir pirmā guļamistaba. Viņa ir iziet uz iekšējo pagalmiņu, tā kā šeit būs viss klusu mierīgi. Guļamistaba pats par sevi ir apmēram 3x3, tātad divguļamā gulta tur var ievietot. Tā, vannas istaba ir vēl aizvien ar vannu, stāvoklis ir normāls, nekādi, teiksim, tādi būtiski bojājumi nekur nav. Virtuvē šeit bijusi ir saliņa, viņa ir izņemta ārā, tātad šeit attiecīgi vajag noflīzēt atpakaļ vai uzlikt saliņu. Sienas jau ir sāktas krāsot, ir sagatavots, lai ievietot jaunu virtuvi, te jau ir nokrāsots, bet, kā es minēju, tad remonts ir iesākts un pamests. Kāpēc es jums rādu šo dzīvokli? Jo šim dzīvoklim ir tāda forša terasīte. Attiecīgi te ir kādi 3,5 reizes apmēram pusotra. Un tā kā mēs esam pēdējā stāvā, tad no šejienes mēs varam paskatīties uz visu pilsētu. Un šeit pa ielu uz priekšu arī burtiski kādi 300 metri arī būs jūra. Tā kā dzīvoklīts personīgai lietošanai ļoti ir ok. Arī šādu dzīvoklīti var ļoti labi izīrēt. Viena guļamistaba pēc remonta tie ir 650 līdz 750 eiro. Attiecībā no tā, cik viņš ir kvalitīvi uztaisīts un cik daudz šeit ir mēbeles, bet augšējais stāvs vienmēr kotēsies daudz labāk par apakšējiem. Mazāk kaimiņi virs galvas neviens neskraida, un sevišķi šeit būs svaigs remonts, tad viņš noteikti ļoti ātri izīrēsies. Ja viņi izīrētu pa diennakti, tad tie būtu apmēram pēc remonta 80 eiro. Lūk, bet lielākais plus ir šī terase, kurā noteikti var pavadīt ļoti patīkami laiku. Tā ka, ja jums ir šis variants iepaticies, jūs zinat, kas jādara, sazinieties ar mani un rezervējiet dzīvokli. Viena guļamistaba 110 000 eiro.